Labvakar visiem! Mūsu tikšanās mērķis šovakar ir atgādināt sev, ar ko patiesībā sāks izaugsme. Ne ar jaunu motivāciju, ne ar gribas spēku, bet ar atjaunot ķermeni un skaidru iekšējo ritmu. Un Life nav par spiedienu vai par piespiešanu. Tas ir par cilvēku dabisko spēju sakārtoties no iekšpuses. Un X39 ir instruments, kas palīdz mums atgriezties tajā stāvoklī, kurā lēmumi rodas skaidrībā, nevis stresā, un kur mūsu enerģija beidzot sāk strādāt mums, nevis pret mums. Šovakar ieskatīsimies, kāpēc atjaunošanās ir pats pirmais solis jebkurā biznesa attīstībā, un kā tā maina mūsu komandas dinamiku, disciplīnu, rezultātus. Un paldies, ka jūs esat šovakar šeit un ka veidojat šo vidi kopā ar mums. Ir posms, kuram iziet cauri katrs partners, katrs līderis. Un sākumā šķiet, ka vissvarīgākais ir atrast ideālu. Citi domā, ka vissvarīgākais ir atrast pareizu cilvēku, labāku stratēģiju, un šķiet, ka nākamais partners izglābs struktūru, produkts uzspridzinās tirgu, vai ka mazliet vairāk piepūles beidzot sakārtos visu vietās. Taču hauss nepazūd pats. Tas ir rezultāts sistēmas un iekšējā pamata trūkumam. Ja nav enerģijas noturēt virzienu, nav skaidrības, kur vadīt komandu, cilvēks grimst operatīvā hausā. Un īstais bizness sākas tikai tad, kad tu pārstāji dzēst ugunsgrēkus un sāc būvēt arhitektūru. Un X39 ir pirmais ķieģelis šajā arhitektūrā. Tas ir kā stūrakmens. Tas atjauno resursus, kas padara iespējami visu pārējo. Kad šūnā ir enerģijas, parādās disciplīna. Kad ir disciplīna, ienāk konsekvence. Kad ir konsekvence, parādās rezultāti. Kad ir rezultāti, rodas jauna identitāte. Un tikai tad ierodas brīvība. Šis seminārs nav tikai par X39. Tas ir par to, kā ķermenis atjaunošanās kļūst par mūsu izaugsmes mehānismu. Mēs sākam ar sajūtu, ka dzīvē ir pārāk daudz hausa, pārāk daudz pienākumu un par maz enerģiju, lai noturētu skaidru virzienu. Un X39, kā jūs zinat, ienes citu loģiku. Tas nemotivē, bet tas atjauno. Tas nespiež, bet rada balstu. Kad organisms atgriež savā dabiskā stāvoklī, miegs izlīdzinās, nervu sistēma nomierinās, un cilvēks sāk pilnīgi savādāk rīkoties. Viņam ir skaidrība un vairs nav stresa. Hauss sāk pārvērsties virzienā, un tieši šajā brīdī veidojas pirmā iekšējā sistēma. Tālāk cilvēks vairs nezaudē enerģiju, bet notur savu ritmu, un no šī ritma veido stabilu struktūru. Noturība kļūst par sistēmu, un sistēma dod brīvību. Un tas ir evolūcijas fokus. Jo, ja mēs runājam par X39 un viņa bioloģisko iedarbību, kas rada iekšējo kārtību, kas atspoguļojas komunikācijā, disciplīnā, komandā, biznesa izaugsmē, un kad pamats ir stiprs, biznesa aug dabiski, un partneri kļūst spēcīgāki un pārliecināti. Tieši šādu vidi mēs veidojam Life. Mēs neradām spiedienu cilvēkos, mēs palīdzam viņiem atjaunoties un pacelt savu dzīvi nākamajā līmenī. Un lai biznesā ienāk 3 veidi cilvēki, un no tā ir atkarīgs, kas notiks ar struktūru, kas notiks ar biznesa komandu tālāk. Pirmais veids. Viņus interesē tikai materiāls iegūms, nevis cilvēki pretī. Klients kļūst par ienākumu avotu, un šādi partneri, viņi nestudē produktu, viņi nevisai daudz jēdz par sistēmu, nepaplašina zināšanas, viņi satver informāciju druskas internetā un dodas pārdot tālāk. Šajā motivācijā nav vietas profesionālismam vai ilgtermiņa komandai. Tie ir tirgotāji, tie nav līderi. Tos nav iespējams duplicēt.
Otrais veids, tie ir egocentriķi. Viņus piesaista ideja izcelties, izskatīties augstākam par citiem, radīt tēlu un sazinoties šādiem cilvēkiem, jūtams vēsums, distance. Prioritāte ir sev, nevis klientam. Viņi veido skaistu fasādi, bet aiz tās parasti slēpjas maz zināšanu un maz rūpju. Tie ir pozētāji aktieri, kuri vairāk spēlē lomu, nevis strādā ar cilvēkiem. Un trešais veids - cilvēki, kuri ienāk kā vēlme palīdzēt. Viņi grib samazināt cilvēku ciešanas, pacelt viņu uztveri, palīdzēt viņiem saprast savu potenciālu, iespējas. Šie partneri vienmēr liek klientu centrā. Viņiem nevajag piespiedu motivāciju mācīties. Zināšanas ir viņu dabiska atbilde uz jautājumu, kāpēc. Šie cilvēki būvē uzticību, stabilu struktūru un reālu vērtību. Tie ir dziedinātāji pēc būtības, dziednieki, pat ja viņu instruments ir bizness. Brīdī, kad mēs saprotam cilvēku motivāciju, mēs varam paredzēt, kas notiks viņa plūsmās. Mēs pagājušreiz runājam par 3 veida plūsmām. Pirmā ir informācijas plūsma, kuru 80% ir vislielākās problēmas, lai biznesa augtu. Pirmais un otrais tips to aizsprosto, jo vai nav intereses mācīties, vai mācīšanās notiek tikai tēla dēļ. Trešais ir plūsma tiek brīva, jo zināšanas tiek meklētas patstāvīgi. Produktu plūsma. Pirmais tips virza produktu agresīvi, bez izpratnes. Otrais tips izmanto produktu kā tēla dekorāciju. Un trešais tips nes produktu korekti ar cieņu, pamatojumu un pieredzi. Ja trešā plūsma mums ir naudas plūsma, tad pirmais tips - tas ir haotisks sākums un ātri kritumi. Otrais tips - skaļi sāk, bet biežāk izdeg. Un trešais tips - veido stabilus, atkārtotus ienākumus, jo rada uzticību un vērtību. Un, kad jauns partners iegādājas biznesa komplektu, vienmēr jautājiet vienu vienkāršu jautājumu. Kāpēc? Jo tas nav filozofisks vingrinājums. Tas ir jautājums, kas precīzi parāda, kādā virzienā cilvēks ies, ar kādu vērtību viņš radīs un kāds partneris viņš kļūst. Mūsu vidē motivācija nosaka visu. Tā ietekmē gan darba kvalitāti, gan komandas kultūru, gan klientu pieredzi. Un tieši tā savieno ar Lefeju 3 plūsmu sistēmu. Ja plūsma tek, biznesa aug. Ja vispirms nepareizi, kāpēc, plūsma aizsērē, parādās trombi plūsmā. Un hauss nav normāls sākums stāvoklis. Tas ir signāls, ka trūkst enerģijas šūnu līmenī. Nekāds talants, nekādas motivācijas, pat nevainojams mārketings nevar kompensēt iztukšot organismu. Lai paceltu biznesu, mums vispār jāatjauno mūsu forma, mūsu ķermenis. Un X39 ir pirmais elements, kas atdod ķermenim kapacitāti, noturēt tempu, sakārtot domāšanu, iet ritmā. Tikai no šīs vietas var sākties jebkāda sistēma. Un dzīvē un biznesā cilvēki neiestrēgs tāpēc, ka pietrūkst viņiem ideju vai spējas. Viņi iestrēgs tāpēc, ka ķermenis vairs neuztur tempu, kad trūkst enerģijas, parādās haotiskas darbības. Kad nav skaidrības, parādās apjukums. Kad nav sistēmas, viss balstās tikai uz veiksmi. Un hauss nav fāze, tās ir sekas. Un sekas, protams, var novērst tikai ar pamatu. Nevis ar kārtējo motivācijas video vai 5. mārketinga stratēģiju. Ja runājam par X39, tā ir bioloģiska arhitektūra. Tā aktivizē šūnas, ļauj viņam atjaunoties un tādējādi iedod cilvēkam spēju atgūt miegu, koncentrēšanos, emocionālo stabilitāti, un viņam parādās motivācija. Kad šūna ir atjaunota, rodas dabiska disciplīna, un cilvēks beidzot spēj pabeigt iesākto sakārtot ritmu un nostiprināt savu fokusēšanos. Un tā nav maģija,
Tā ir tikai bioloģija. Un disciplīna nav par stingrību. Tā ir dabiska seka, ka ķermenis darbojas pareizi. Kad cilvēkam ir enerģija, viņam nav jāpiespiež sevi, viņš vienkārši dara. Un šeit X39 palīdz atjaunot spēju pieturēties pie ritma, nevis pie gribas spēka, bet ar bioloģisku resursu. Un te parādās pirmie uzņēmēju darbības rezultāti, jo cilvēks ir spējīgs saglabāt kursu. Noturība ir brīdis, kad darbības vairs nav nejaušas. Noturība, jeb konsekvence, ir tā, kas spēj sākt no jauna. Kamēr cilvēks skrien no vienas idejas uz otru, no viena biznesa uz otru, nekur nav biznesa, ir tikai rosība. Noturība rodas tad, kad ķermenis un prāts ir vienā ritmā. Viņš ir harmonizēts, un šis ritms sākas šūnā, jo, ja disciplīna ir resursi, tad noturība ir process. Un tā rada paredzamību. Bez paredzamības nav stabils komandas un nav stabila ienākuma. Tas, ko tu atkārto katru dienu, tas kļūst par procesu. Un procesā ir pirmā sistēmas forma, un sistēmu var nodot tālāk. Jo komanda, kā jūs zināt, nevar dublēt tava hausa ritmu, bet komanda var dublēt tavu procesu. Kad darbības kļūst atkārtojums, biznesa sāk augt. Un šeit mēs nonākam pie LifeWay biznesa 3 plūsmām. Vēlreiz atkārtošu: informācijas plūsma, produkta plūsma un naudas plūsma. Jo šīs 3 plūsmas sakārtojas, biznesa sāk dabiski virzīties uz priekšu. Jo sistēma ir muskuļi, kas strādā tad, kad tu guli, ceļo vai pavadi laiku ar ģimeni. Tā ir brīža robežšķirtne, ka tu vairs neesi operators, bet esi līderis. Tu sāc strādāt 3 plūsmās. Informācijas plūsma nodrošina, ka cilvēki zina, ko darīt. Produkta plūsma nodrošina, ka cilvēki lieto, jūt un var dalīties pieredzē. Naudas plūsma nodrošina, ka struktūra pastāvīgi tiek atalgota. Plūsmas kustas, sistēma sāk elpot. Kad sistēma ir izbūvēta, komanda sāk strādāt bez tevis, un tā nav kontrole. Tā ir uzticama struktūra. Cilvēki zina, ko darīt. Viņiem ir savi rezultāti, savs temps, un te sāks īstais līderisms. Tu vairs neesi tas, kas vada katru soli. Tu esi tas, kurš ceļ vidi. Un autonomija rodas tad, kad 3 plūsmas sakārtojas, tā ka komanda var virzīties neatkarīgi no tevis. Un līdera identitāte šeit nav par titulu, tā ir par stāvokli. Tas ir brīdis, kad tu zini, ka tu vari noturēt enerģiju, tu vari noturēt disciplīnu, tu vari noturēt noturību un sistēmu ilgtermiņā. Un šī identitāte nerodas pirmajā nedēļā. Tā rodas, kad X39 atjauno tavu formu, sistēma nostiprina tavu ritmu un komanda atspoguļo tavu līderisko kvalitāti. Un te cilvēks beidzot jūt, ka viņš ir vietā, un viņš ir tajā vietā, kuram bija jānonāk tajā vietā, kur viņš atrodas. Un brīvība nav darba neesamība. Brīvība ir struktūra, kas strādā. Brīvība ir forma, kas tevi atbalsta. Brīvība ir komanda, kas spēj augt. Un brīvība ir ar X39, kas uztur tavu bioloģisko spēju noturēt šo tempu. Tas ir fināls, kurā tu dzīvo dzīvi, nevis tikai strādā biznesā. Tā ir plūsma, tā nav cīņa. Un lai biznesā cilvēks agri vai vēl nonāk izvēles punktā, vai nu viņš turpina dzēst ugunsgrēkus, vai viņš sāk būvēt sistēmu, kas sāk strādāt viņa vietā. X39 nav kopējais skaistuma produkts. Tas ir arhitektūras pamats. Tas paceļ ķermeni tādā līmenī, lai disciplīna kļūtu dabiska, noturīga, kļūtu automatizēta un process kļūtu kā nododams tālāk. Un tikai tad rodas struktūra, tikai tad rodas identitāte, un tikai tad ierodas brīvība. Un ceļš vienmēr sākas no šūnas, un viņš vienmēr sākas šūnā.
Un tagad es vēl gribu vēlreiz atkārtot. Jūs paši šodien skatoties jau zināt, ka mums ir 20 dienas, un pēc 20 dienām, varbūt pat ātrāk, jo sāks Ziemassvētki vēl, svētku sezona. Un lielākā daļa tirgus apstāsies. Lielākā daļa komandu ieliks biznesu pauzē. Un tieši šis ir mūsu brīdis. Tie, kas kustas decembrī, startē janvārī ar pilnīgi cita līmeņa panākumiem. Tie, kas tur tempu, kamēr citi aizmieg, kļūst par nākamā gada līderiem. Jo šeit LFA nav skrējiena, šeit ir plūsma. Un līderis ir tas, kurš saglabā plūsmu tieši tad, kad pārējie to zaudē. Tāpēc mēs turpināsim strādāt, turpināsim runāt ar cilvēkiem, turpināsim sakārtot sistēmu, turpināsim ieviest jaunu enerģiju komandā. Jo, ja mēs to izdarīsim tagad, tad šis gads un gada noslēgums būs izrāviens, lai mēs pareizi startētu 2026. gadā. Un mūsu spēks nav emocijās, mūsu spēks ir mehāniskā disciplīnā. Mēs kā komandas līderi esam šeit, lai atbalstītu tik vienu no jums. Mēs zinām, ka izaugsme sāks tur, kur ir drošība, skaidrība, cilvēki, uz kuriem var paļauties. Un tieši šādu vidi mēs veidojam kopā. Neviens neiet šo ceļu viens. Ja vajag virzienu, mēs palīdzēsim to saskatīt. Ja vajag struktūru, mēs palīdzēsim to izveidot. Ja vajag drosmi, mēs būsim blakus līdz brīdim, kad tā parādās. Šis ir mūsu kopīgais darbs un mūsu kopīga atbildība turēt telpu, kurā mēs varam augt. Jo mēs esam gatavi palīdzēt tik, cik jūs esat gatavi to atļaut. Tā kā vēlreiz gribu pateikt, pēc 20 dienām sāks svētku sezona. 12. decembrī mēs ar Zani esam Liepājā un 17.30 sāksies prezentācija. Un pēc tam, protams, pēc prezentācijas mēs tie cilvēki, kas paliek, lai mēs personīgi viņiem parunātu, kā pareizi tas notiek. Tāpēc jāsaprot, ka tas ir mūsu brīdis. Izmantojiet to. 13. decembrī Saldū 14.00, jo šeit ir 15, 14.00 mums ir prezentācija Saldū. To mēs, protams, paziņosim rītdien par tām izmaiņām, kas būs Saldū. Šeit jūs varat izmantot YouTube QR kodu mūsu komandas, kur ir viss, kas ir nepieciešams, un arī iepriekšējās, un šovakar pat būs ieraksts par šo mūsu tikšanos. Un paldies par šo īso ieskatu, kurā mēs varam nofiksēt to virzienu, uz kurien mēs dodamies. Un tagad es beigšu šos slaidus radīt, un mēs varam tieši parunāt par šo tēmu vai